Rīgu beidzot izdevās pacelt vismaz vienā ziņā līdz Kopenhāgenes un citu attīstīto pilsētu līmenim, kur pa upēm un tuvumā esošām ūdenskrātuvēm braukā sabiedriskais transports. Kopenhāgenā tie ir desmitiem maršruti. Un beidzot Rīgas dome arī ir piekritusi suverēnās varas un jaunatviešu priekšlikumam palaist kuģīti no Vecmilgrāvja uz Bolderāju. Es savā laikā Vecmilgrāvjā 3 gadus strādāju 31. skolā, un šī ideja tapa jau sarunās ar vietējiem, kur vienkārši burtiski redz pāri Daugavai Bolderāju, bet līdz viņus jābrauc 3 stundas, varbūt ja paveicās 2 stundas, un prāmja maza kuģīša nav. Atšķirībā, kā jau es teicu, no Kopenhāgenes un daudzām citām pilsētām. Tagad, apvienojot spēkus, suverēnā vara jaunatvieši, mēs pieslēdzāmies attiecīgi un tika savākti paraksti. Un šī ideja beidzot ir guvusi Rīgas domes atbalstu, jo pret to iebilst patiešām bija ļoti grūti. Tā kā prieks, ka to, ko es jau biju 20. gadā, pirms 5 gadiem ierakstījis vēlēšanu programmā, toreiz cilvēki nobalsoja par staķi, par stabiņiem, tad viņus neinteresēja kuģītis. Tagad tomēr cilvēki parakstījās. Un būs, es domāju, paradoxāla situācija, ka Rīgas domas valdošie teiks, ka viņi jau sen to ir gribējuši, bet, lai viņi to gribētu, tomēr bija vajadzīgs nopietnas impulses, kuru deva suverēnā vara un jaunatvieši. Tā kā, ja jums kāds saka, ka Rīgā neko nevar mainīt, valstī neko nevar mainīt, tad ziniet, ka mainīt var, tikai vajag rīkoties.